Čau visiem manā jaunajā videoklipā. Šodien tāds jauns tipa videoklips. Es bišķiņ patulkošu un mēģināšu izrunāt pēc, tulkotāja dažādas valodas izrunāt pareizi no latviešu valodas. Kā redzat, ir uzrakstīts pirmais jau teikums, kas mums ir latviešu valodā esmu latvietis. Protams, šito mēs mākam. Esmu latvietis. Visi Esmu izrunāt, latvietis. Un es pamēģināšu izrunāt precīzi igauņu lietuviešu valodā. Šodien mums tāda lietuviešu valodas tulkošana būs. Aš esu latvis. Tā vēlreiz. Aš esu latvis. Aš esmu Latvis. Aš esu latvis. Aš esmu. Aš esu latvis. Aš esmu Latvis. Nu, Aš esu latvis. aš esmu Latvis. Es nevaru brēnt. Man šitā nav vienkārši iesēdies labi. Karoši pamēģinājām. Uztīsim kādu citu. Tā. Nu, nosauksim, piemēram, šī vieta ir skaista. Jā. Tā. Šī vieta ir skaista. Nu, jā, tas ir skaidrs. Šī vieta graži. Nē, ziniet. Pamainīsim teikumu. Uzrakstīsim šādi. Ot. Vieta graži. Vieta graži. Nu, šitais nebija grūti. Ir tādi grūtāki teikumi. Pamēģināsim kaut ko uzrakstīt. Labdien. Kundze. Vasilija. Jā, Vasilija. To nezinu. Sveiki, ponia Vasilija. Sveiki, ponia Vasilija. Vēlreiz. Sveiki, ponia Vasilija. Sveiki, ponia Vasilija. Vēlreiz. Sveiki, ponia Vasilija. Sveiki, ponia Vasilija. Vasilija, jā. Labi, ziniet, pamēģināsim bišķiņ valodas. Kroči, rakstīšu teikumu. Dambreti. Gribi uzspēlēt vočitā. Tad pamēģināsim valodas. Kaut kādu Eiropas valodu šodien paņemsim. Negribas tur līdz uz Āzijas, Āfrikas puses, bļēns. Grieķu, nē. Grieķis tas būs pārāk. Igauņi arī nebūs interesants, tepat gadrīz vai varētu kaut kādu ķīniešu, nē, Chinese not need me. Kaut kādu romāņu. Serbu. Vai Slovāku paņemsim, principā vienalga ir. Es nepaņēmu. What the fuck, nē. Labi, tu tādu radīšu. Slovāku. Kur tu bija Slovāku valoda? Ir laikam, ir. Tā. Chcete hrať dámu. Chcete hrať dámu. Čeči radi dámu. Chcete hrať dámu. Chcete hrať dámu. Čeči radi dámu. No es nevaru. Chcete hrať dámu. Čeči radi dámu. Čeči radi dámu. Čeči radi dámu. Chcete hrať dámu. Četri radi dámu. Nē. Tas tur izklausās tik creepy, es nevaru vienkārši. Labi. Es ceru, kad lāci nesastapsim. Jop, tā. Doufám, že nestretneme medveďa. Dúfam, že nestretneme... Doufám, že nestretneme medveďa. Dúfam, že Doufám, že nestretneme medveďa. Dúfa, že nestretneme medveda. Nu, es nevaru. Dúfa, že mēs nestretneme medveda. Nu, laikam ir. Doufám, že nestretneme medveďa. Dúfam, že nestretneme medveda. Doufám, že nestretneme medveďa. Medveďa. Doufám, že nestretneme medveďa. Dúfam, že nestretneme medveďa. Medveďa, ja?
Doufám, že nestretneme medveďa. Jā, kaut kā ir. Ja pateikt kādam slovākam, tad viņš laikam saprastu, cerams. Labi. Kur atrodas galvaspilsēta? Nu, vo, tā. Pastīsimies. Где je hlavné mesto? Где je hlavné mesto? Где... Izklausās bišķiņ pēc krievu valodas. Где je hlavné mesto? Где je главное место? Где je hlavné mesto? Jā, где je главное... Nu, Где je hlavné mesto? где je главное место? Jā. Где je hlavné mesto? Nu, uz to modu ir, где je главное место? Главное место. Brāl, bišķi bez krievos klausās. Paņemsim kaut kādu, es nezinu. Skolotāji. Esam skolā. Vai es varu uz tualeti? Jā, es gribu uz tualeti reāli iet. Tā. Učiteľka, môžem ísť na záchod. Reāli pēc krievotas klausās. Šitā ir diezgan viegli izrunāt vēl. Te nav kaut kāds... Učiteľka, môžem ísť na záchod. Учителька, можем ísť na záchod. Učiteľka, môžem ísť na záchod. Ísť na záchod. Ísť na záchod, jā. Učiteľka, môžem ísť na záchod. Ísť na záchod. Učiteľka, môžem ísť na záchod. Učiteľka, môžem ísť na záchod. Vai kā tur bija? Učiteľka, môžem ísť na záchod. Záchod. Učiteľka, môžem ísť na záchod. Záchod. Učiteľka, môžem ísť na záchod. Jā. Учителька, можем ísť na záchod. Záchod. Ísť na záchod. Ísť na záchod. Oh my god. Tas ir vienkārši. Es jums saku godīgi. Tulkot šādas valodas ir grūti, bet es varu jums pārliecināt, ka krievu valoda man priekš manis nav grūta. Protams, es varbūt lasīju. Nē, lasīt es principā varu nolasīt diezgan pareizi, bet man vajag viņš iebraukt, kas man tur rakstīts ir. Krievu. Tā. Jā, es neatbalstu tagad krievu valodu. Es vienkārši gribu parādīt jums. Tā, labi, tad man bija teikums. Учитель, можно мне в туалет? Easy. Tā kā latvieši dzīvo ļoti tuvu Krievijai, viņiem krievu valoda ir easy, ja godīgi. Protams, dažiem, ne visiem, protams, bet, nu, dažiem gan. Tā. Uzlasīsim tādu galrāku teikumu. Noslēgumā. Pundurus, jā. Nē, uzrakstīsim tādu teikumu. Sunītis. Kura? Kura klase? Kura dzīvnieku klase? Nu, klase bija. Klase ir Pūdelītis. Ļoti labi māk lēkāt. Nu, principā es nedomāju par to. To vai tas teikums ir sakarīgs vai nav. Lēkāt. Tā, labi. Собака. Не. Собака классом животных, который является пудель. Пудель, laikam, jā. Очень хорошо прыгает, jā. Собака классом животных, который является пудель, очень хорошо прыгает. Pudeļ. Es nezinu, kā to varētu pareizi. Pudel. Tikai to tā nerunā. Jā. Животных. Vēlreiz. Собака классом животных, который является пудель, очень хорошо прыгает. Nu jā, nav grūti. Es daudz maz labi māku lasīt un saprast, krievu valodas ir. Tas, protams, latviešiem ir easy. Kaut kādam sapānim krievu valodu vispār napļevaķi, kas tā pa valodu. Priekš gan tā vispār jāmāk ir.
Viņam ir spāņu valoda, normāla, ko var zināt pasaulē. Angļu valoda un šitais viss pārējās viņa valodas. Nu tā, pirmais apskats valodu ir uzsācies. Jums, protams, rakstīt atkal komentārus, vai šādu video, kad jums patīk, un tādus jēga filmēt tālāk. Es, protams, to stipri ņemšu vērā. Un tad es domāju, neaizmirstiet uzlikt, spiest subscribot kanālu, likt laikus, rakstīt komentārus, skatīties manas videoklipus, un tad, es domāju, tiekamies nākamajā videoklipā. Uz tikšanos!